Šī ir Bonnas operas ēka. Tālāk mēs redzam universitāti. Bonnas viena no Eiropas slavenākām un vecākām. Tā senā māja, kas tas ir? Tā senā, no tā ir tā universitātes. Jau ēka viena no. Un tā augstceltne uz priekšu. Tā ir ļoti līdzīga mūsu Hanzas bankas ēkai, man liekas, Deutsche Telekom Bonnas ēkas filiāli. Bet principā tas ir Bundestelekom. Kas tie pa kalniem tālumā? Šī ir Reinas ieleja, un ieleja parasti ir starp kalniem. Es nezinu, kā viņi saucās tie kalni. Nē, tā ir, bet principā formāli viņi sākās kā Reinas ieleja. Pareizi sakot, Reintāla jau ir šeit, bet tur sākās tas Mozols reģions. Tiem opera vispār nav bijusi tāda nopietna. Bet tad iznāk, ka Eiropas pilsētās nemaz visās opera kā tāda nebija. Tas Rīgas opera tad ir diezgan ievērojama. Es domāju, ka šeit tā opera radās tikai tāpēc, ka Bonna bija Vācijas Bundesrepublika, Federatīvās Republikas galvaspilsēta. Tas nevarēja dabūt. Panāc viņam. Bet kad viņš tad dzīvoja, kādā periodā, vai viņš tad strādāja? Bet mēs iesim gar Beethovenam pieminekli. Apvienošana bija kurā? 90. gadā. Un viņa, man liekas, ka gadu pēcāk vai pusgadu pēcāk viņa uzreiz. Vācijā bijis, te nezinu cik, 50 reizes vai vairāk braucu, viss regulāri, katru mēnesi darbu. Ar ko tā Bonna raksturīga? Gan arhitektūrā, gan dabā. Ļoti klusa zaļa pilsēta. Zaļa? Jā. Tu pat lampīties apkārt. Jā. Tā ir pilsēta, kur praktiski nav neeksistēja, vēsturiski neeksistēja nekāda veida rūpniecība. Arī neviena no autorūpnīcām nekas tāds nav. Bet kāpēc viņu toreiz izvēlējās pa galvaspilsētu? Tad, kad viņi bija Rietumvācijas galvaspilsēta padomju laikā. Liekam, tas, ka viņai nebija izteikti mērķi priekš pretinieka iznīcināšanas, nav nekādas rūpniecības objekta. Man liekas, tāpēc viņi arī bija izvēlēti. Bet novietojums viņi pašā Vācijas malā. Vācijas rietumos, pēc iespējas tālāk no austrumiem viņai bija jābūt. Man liekas, tika izpētīts vairākas pilsētas, kas atrodas Vācijas rietumos, un Bonna izskatījās tāda vispiemērotāk. Visi galvaspilsēta Latvijā varētu būt, ja būtu līdzīgs. Cēsis? Jā. Viņi ir pietiekoši tā strateģiski interesanti tādam mērķim. Es domāju, ka Cēsis ir tāda harizmātiska pilsēta sakarā ar to, ka latviešu karogs ir dzimis nāk no Cēsī. Viņš vecāks pa Rīgas domu? Nē, jaunāks. Jaunāks? Rīgas domas ir īstenībā priekš Eiropas mērogiem arī nopietnas. Ļoti. Es domāju, ka jā. Nejoko. Tiešām ir strateģiski nopietni piemineklis. Bet cik šitais ir jaunāks Bonna domas? Mēs to varam apstīties. Nu, kāds gads?
tas nav domas, pirmkārt. Es nopildījos. Tā, 1689. pilnībā iznīcināta. Un no konkrēti šī ēka no 738. līdz 48. Jā, plānoju, jo viņi pusstundu pirms aizvēršanas viņi drastiski laiž visu cenas nost. Ja, piemēram, kurā vietā tā? Mēs Londonā tā darījām. Mēs Londonā vienmēr. Darba dienās notiek. Katru dienu Pārtiks? no rīta līdz 6 vakarā. Pieņemsim, banānu maksā 1–2 eiro kilogramā. Tur jau beigās pa minūtēm. Pa 2 eiro. 2 kilogramu, 3 kilogramu, 4 kilogramu. Krāsnams. Un ir kāds 3 vai 4 bikses. Viņas nav nonēsājumas, viņas neburzās, tā ir maksimālās kvalitātes vilna, kura neburzās tā. Šīs ielas, jā, kur tālāk ir tā bezkvalēta māja, kurā viņa ir. Vai nu es pagāju garām? Bet viņas tiek pastāvīgi uzstādītas, jeb arī mainās? Es domāju, ka pastāvīgi. Šitas ir līdzīgs tai, ko tas Knoll pirkoja. Jā, Art Moskvā tas austriešu galerija visu laiku pārdod šitādas sēnes pa 100 000. 15. gadā viņi nopārdeva. Nu, viņi bija tad, kaut kāda mazāk pa metru. Bet ko viennozīmīgi, mēs šeit kafejnīcā ar Krivošeinu sēdējām, šis vēl nebija rudenī. Lielais super universāla veikals. Ar kvalitatīvām mantām. Tādas dārgākas pilsētas, kur bagātāk iedzīvotāji ir citi veikali. Jā, tiek nopietnāks piedāvājums. Ja tu, piemēram, aizbrauksi uz Austrumvāciju, tu ieraudzīsi to pašu galeriju Kaufhof, bet tur būs stipri pieticīgāka izvēle un augstākas cenas. Paradoxāli, bet jo turīgāka zeme, zemākas cenas veikalos. Ko? Kaut ko saprot? Kaut ko no kurpēm? Jā. Ērtas, neērtas, tīras, netīras. Šodien iegādāties visu sporta preces, jo šodien ir maratons, tur bija skolnieks skrien. Maratons. Nu, un te ko? Maratonu visiem izdala. Jā, tur viņiem drēbītes, tur atnes vecās kedas un tad dabū jaunās ar lielāku laivu. Tā apģērbi pa draudzīgām cenām. Kāda brende? Sporta vai visi? Visi. Ieraugumi tev dzērtevi ir jāņem. Cenas, nu apmēram, procentuāli. 50, 70. Procenti zemāk? 30, jā. Es domāju, Tur ir interesants. Jā. Tur ir kafejnīcās, kurās es eju biežāk un vilcienu Kā tu brauc uz Bonnu vienmēr? ar mašīnu. Vispār Bonnā apmēram. Es domāju, ka ap 40 varētu būt.